Mīļie draugi, esiet sveicināti visus ar pirmo adventas nedēļu. Labvakar! Labvakar visiem, kam ir Ziemassvētki. 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 Ar adventu vainagu. Un svečukiem. Pirmā svece, pirmā rektālā svecīta tiek iedegta vainagā. Kā vienmēr māki visu uzpušķot, ja? Skaistāk uz te padarīt. Kalaš mnie. Okay. Nu ko, un nedēļa ir pagājusi, un mums atkal man jau īstenībā patiesībā kauns jau atkal sāk katru epizodu ar to, ka es gribu teikt, ka mums ir jaunumi, bet jaunumi ir tikai Pēterim. Es nezinu, patiesībā man ir jāmaina vai dzīvesveids, vai dzīves vieta. Jābrauc atpakaļ uz Latgali dzīvot. Kāda jaunumi? Bet jā, ir jaunumi, Pēterim ir jaunumi. Ko es ne... man daudz piedāvājumu. Es pat nezinu, ar ko sākt. Man nāk daudz piedāvājumu paskatīties uz cilvēku izdarībām. Pēc pagājušā podkāstu man daudzi, nedaudzi, bet čau joņi, piedāvā 5 rubļu, un lai es paskatos. Jā, paldies. Jā, bet pirms piedāvājot Pēterim, reāli nofučēt, vai tie tiešām 5 rubļi, jo Ēriki neinteresē. Ērikam nav tā vērtība. Vai ir ko rādīt vispār, lai es netērēju savu laiku? Jā, atsūtīt arī, kā saka, Dika Pikla, vai ir ko rādīt vispār. Vai tas ir to 5 rubļu vērts vispār? Jo emocionāli Pēteris ir pasargāts. Traumas viņam no tā nebūs. Tas nebija jau nebūs. Pagām šo podkāstu nevajag 18+ nomarkēt, ne? Te kaut ko mēs laižam. Nē, mēs esam pagaidām pateikuši nevienu sliktu vārdu. Tev arī bērni nesapratīs, pieaugušie arī nesapratīs. Pieaugušie pārpratīs. Jā. Bet es ļoti ceru, ka mēs šodien kaut kādā veidā viltīgi iziesim. Es mēģināšu, mīļie draugi, es centīšos izvilkt Pēteri uz nākošo stāstu, jo šis nebija vienīgais stāsts. Velc vien. No Pētera bērnības, jā. Es nezinu. Sapcinu, Pēteri es ieraudzīju Facebookā, ja nav slinkums ieiet Facebookā Pēteris Cīruls. Jā. Un apskaties viņa albumu. Apskaties, viņam ir melnbalta bilde viena, kur viņš ir, tā kā jaunos gados. Es nezinu, cik tev tur gadi. Bija kaut kāds challenge vai kas, ka visi lika savas šitās, un es arī... Jā, es apskatījos, vecīt, pedofila sapnis, johaidi, Jā, saldumiņš, cukuriņš bija, jā. Starp citu, bilde. Mēs jau atkal atgriežamies pie tevis reklamēšanas. Mēs jau atkal reklamējam Pēteri. Bet, starp citu, tev nav kāds teicis, es paskatījos to albumu, sen nebiju skatījies tieši nekad Facebookā. Tu esi nenormāli līdzīgs vienam aktierim. Es noslinkoju iegooglēt. Bērnībā vai tagad? Kaut kā tā, es ieraudzīju to melnbalto bildi, un tā visi tā sejas, tā forma izteiks. Tās bērnības bilde tā kā tādu, bet tas par cik viņš ir pieaudzis vīrietis, tas aktieris. Tagad tu esi, tā kā es domāju, vairāk viņam līdzīgs. Es atradīšu kaut kādu bildi, es aizsūtīšu. Ne tā kā 1:1, bet tā, ātri uzmest acis blakus bildē. Ir ceļši melnbalto to ielikt un viņa kaut kādu jaunības bildi tur melnbalto. Es domāju, 1:1. Tas ir populārs aktieris. Labi, ne 1:1, bet... Viņš nav tā kā mega populārs kā Brad Pitts, bet viņš ir kaut kādās ļoti labās filmās. Viņš ir filmējis. Viņš ir miljonāru veidu, tagad bagātais aktieris, ja? Es domāju, ka viņš ir bagāts, jā. Viņš pa lielam ļaundaru stālo. Tas varētu dublēt viņu, ne? Tas neko neliecina par tevi. Vienkārši viņam tas tāds stāsts. Nē, tā nav problēma. Aktieru profesija ir aktieru profesija. Vienkārši to, ko viņam pārmaksā, varētu nedamaksāt man, ne? Filmēšanās laukumā. Ņemot vērā, ka viņš arī, man liekas, nav viņš ir kaut kāds, man liekas, arī izcelsmes. Viņš nav tā kā tīrais kaubojs, jā. Viņš ir kaut kāds, viņš ir kaut kāds, jā. Tā kā es domāju, ar izrunu angļu valodai jūs varētu būt līdzīgi, tā kā mums ir problēmas. Pa vācu valodai, jā, tā kā ar indiešu akcentu, jā? Jā, kāpēc pārmaksāt to, ko tev var nedamaksāt. Jā. Tā kā jā.
Aizgājām no pārsteidzoša, nevis no pārsteidzoša, no tā fantastiskā jaunuma. Ir noticis brīnišķīgs jaunums Pēterim, nevis man šoreiz atkal, diemžēl, jau Pēteris oficiāli ir izskanējis radio. Jā. Nu, vismaz vienu reizi točna. Es nezinu, mēs drīkstējām vispār atklāt, ka tas esi tu vai tas pseidonīms bija. Tā, nē, lai tāpat neviens nepamanīs šo momentu. Ja jūs gadījumā meklējat kaut kur, radio. Ja jums laba muzikālā gaume, tad jūs varētu noklausīties šo jauno foršo kompozīciju. Ja jūs to meklējat, piemēram, gabalu Rāģiņa arhīvos, tad viņš nebūs tā kā Pēteris Cīruls, bet būs Tuts Amerika, ja? Lai cik tas stulbi neizklausītos, Tuts Amerikā. Amerikā, obligāti ir Amerikā, nekāda kā burta. Tikai Amerikā ir izskanējis. Tāpēc sakarā ar šo jaunumu man ir jautājums stāsti, cik grūti ir tikt radio ēterā, ja tev ļoti tuvs draugs strādā radio. Tas ir garš ceļš. Un tas nav Vitols. Tas ir Vitolda Korišs. Nē, tas ir garš ceļš. 1900 tur laikā man aizved uz mūzikas skolu, 1. klasē iestāties. Tā tālāk. Tas ir ļoti garš ceļš. Jā, bet lai tu tiktu pie muzikālas kaut kādas šitā darba, tādā izstrādājuma, tas jau, produkts ir kaut kā jārada, un tam kaut kādām priekšzināšanām arī jābūt. Gan tehniskā jomā, gan muzikālā jomā, gan gaumes kaut kādā un tādā tālāk. Lūk, un es to dziesmu iesniedzu, principā sūtīju uz Radio 5. Jā, bet tur bija ķeksis, vai jūs gribat arī Radio 2, un es to ķeksi ieliku tur. Un šī dziesma kompozīcija nonāca Normuda rokās. Tad viņš viņu atskaņoja arī. Es sapratu, Aivis arī atskaņoja šo dziesmu dienu iepriekš. Es tā sapratu, kā jaunumu. Buivitam mēs playlistā redzēju. Nezinu, es nesekoju līdz patiesībā. Es zinu, ka YouTube ir 300 skatījumi, aptuveni viens laiks. Gan jau Aldis arī to laiku uzlika. Pareizi, Aldi? Iespējams. Bet tas, lai paliek noslēpums. Es grēkoju vai nu uz Aldi, vai uz Vitoldu, vai nu uz vēl kādiem maniem paziņām. Bet 300 skatījumi viens laiks, tā ir laba attiecība. Jā, bet 300 skatījumi taču dienas 2 laikā, tas bija. Pirms 6 dienām ielādēts, es kaut kā biju apskatījies. Tas ir labs rādītājs, ņemot vērā, kur mums dzīvo. Un interesi vispār par kaut ko jaunu. Apsveicam tevi. Pagaid, bet tu nelēji, ka Normunds tiešām viņu par tavu dziesmu uzzināja tikai caur Rāģiņu, vai tu viņam pirms tam aizsūtīji? Zini, ka ir ar tām dziesmām. Normundam un viņš... Ka tās dziesmas tu kaut ko ražo, komponē, tur telefonā visiem atrādīja, ne visiem, bet tiem, kam tu gribi atrādīja. Viņi tā, ok, labi. Daudz tādu jūsu ir, Tāpēc censties. Tādu pusgatavu produktu, da jebkam, tuviniekam vai kādam profesionālim, vienalga jebkam, nevajag rādīt. Es to esmu pamanījis, ievērojis, ka nevienam neinteresē. Kamēr viņš neskan kaut kādu miljonu auditorijā, kaut kur MTV televīzijā, tu nekam neesi interesants. Un tagad tevi atzīst vairākums, daudzums, masa. Tu izēji masās, tad jau tie visi tie skeptiķi. Es gribētu teikt, neobligāti vairākums, kaut kādam noteiktam. Daudzums, Daudzumam. Un tad visi tie skeptiķi, potenciālie, kuri gan teica, ka štruns, vai arī vēl nepaspēja to pateikt, tad viņi, tu gan apsveic, malac. Apmēram tā. Es nepaspēju to pateikt. Viņam paveicās, ka neiekrist. Es tā domāju, yes, labi, ka nepaspēju. Labi, ka viņš man neparādīja. Labi, ka viņš mašīnā neuzlika uz maģa šo savu foršo kompozīšanu. Jā. Lūk, labi, ok. Tu vēl teici, ka tev ir
relīze jāraksta. Kas ir relīze izstāsts? Es pat nezinu, ko nozīmē relīze. Es saprotu, kaut kāds apraksta, ka sevi lielošs, ja, kaut kāds tā kā CV, ja, nu, es foršais, es tās un šitāds ar tādu meseģu gribēju pateikt to, un, nu, es nezinu, laikam. Es Normundam palūdzu. Beigās, cik es saprotu, profesionālim tu uzticēji. Es uzticēju Normundam Zušam, jā, lai viņš uzraksta manā vietā. Viņš visu par mani zina, labāk nekā pat es brīžiem vietām. Nu, lūk, un es ceru, ka viņš uzrakstīja, es ceru, ka viņš nolasīja. Es īsti neiespringstu. Man nav lielu mērķu ar to dziesmu vai vispār dziesmām. Kaut ko panākt, nu, tik jau lielu kā. Nu, nesaki, jo daudz nezinu, neviens nezinu īstenībā, izņemot mani un Petri. Bet Petrim vēl viens ļoti labs gabals, ko var dzirdēt viņa YouTube kanālā. Nevar, diemžēl. Tur var dzirdēt tikai to ar autoru lasījumu. Bet Petris uztaisīja baigi foršu. Tur bija, ļoti foršu tur ir stāsts. Coveru. Jā, coveru uz mazo bilžu rāmīti. Nu, ļoti labi. Renāra Kaupera dziesma, jā. Es savā interpretācijā uztaisīju. Imants Ziedonis, Renārs Kaupers, jā. Jā, es uztaisīju pavadījumu, jā, ļoti foršu, man liekas, tā maģiskām arfas skaņām, tāds skanošs. Jā, piekrīt, un, nu, tā kā tik foršu, ka, nezinu, kaut kādā veidā šo sadzirdēja arī ļoti cienījams DJs Fredijs. No grupas Labākais tips. Jā, Andris Freidenfelds. Es atvainojos, jā, Freidenfelda kungs. Un viņš pats sazinājās tā kā ar Pēteri, un tā kā saka, šitas ir labs, un par šo vajag parunāt. Bet, diemžēl, visādu, jā, mēģinājām. Tur bija interesanti, kā viņš atraksta, jā, nu ne viņš, bet producents, bet viņš uz Frediju tā kā atsaucās, ka viņam ļoti iepatikās, ka viņš labprāt gribētu ar mani parunāties ēterā un tā tālāk, jā. Nu, lūk, un viņš saka, 2 jautājumi ir, kad tu vari ierasties uz Radio SVH studiju, un kā ir ar autortiesībām? Nu, tā, ka starp citu, jā, nu, kā ir ar autortiesībām? Nekā. Atbildē uz pirmo jautājumu man ir tagad, uz otro. Uz pirmo es jau te stāvu aiz durvīm. Gatavoju durvis, es esmu te. Autortiesības atlika tikai. Piezvanīju uz akalām, tie, kas aizstāv autorus. Ja. Viņi man sāka lavāt, tur braukt augumā, ar policiju draudēt, saka, kas jums atļāva izplatīt šo dziesmu bez autoru piekrišanas. Autors, cik es saprotu, ir Renārs Kaupers, pat ne Prāta vētra. Nu, viens no Imants Ziedonis. Jā, mūzikas autors ir Renārs Kaupers un vārda autors ir Imants Ziedonis. Nu, lūk. Bet Ziedoņa teksti, visi Ziedoņa teksti tagad, man liekas, ir pieder tai biedrībai viegli, jā. Es ar viņiem arī sazinājos, bet es sazinājos ar Atraitni, ar Ziedoņa kundzi. Jā. Viņai ļoti viņa, ko teica? patika. Viņa teica, jā, es dodu atļauju. Viņa vēl mēs e-pastā sarakstījāmies, tā kā pa vecai modei. Jā, super. Pēc kādu laiku viņa nāk uzrakstā, vai tas ir ar mākslīgā intelekta palīdzību, viņa balss tur. Tā dziesma ir, kur lasa Imants Ziedonis, personīgi lasa manā interpretācijā muzikālajā. Imants Ziedonis lasa dzeju mazā bilžu rāmītī. Man ir bilde tava. Ja? Nu, lūk, viņa painteresējās, vai tas nav mākslīgā intelekta palīdzība uztaisīts, bet nē. Es vienkārši no YouTube atradu Imanta Ziedoņa lasījumu, viņa audio balsi. Jā, un iemiksēja skaisti kompozīcijā. Starp citu, jāsaka arī, tā kā nebija, ka Pēteris paņēma Kaupera aranžiju, tur atspēlēm un ielika. Pēters radīja savu. Tā kā pavisam savādāk, jā. Uz esošas melodijas, jā, bet pilnīgi savādāku. Ļoti, ļoti skaisti šeit tiešām. Pasērčojiet YouTube. Atrodiet mazā bilžu rāmītī. Sanāk YouTube, tu viņu drīksti publicēt. Jā, tur ir kā, ja es nepelnu, ja nav komerces nolūkos, tad nav pretenziju. Nevar būt pretenzijas. Varbūt kādam nepatiks, ja Kaupera varbūt tev nepatīk, ka kaut kas labāks nekā viņam sanāca. Bet tas, viņš caur zobiem to var, tā kā, viņam tas ir jāpieņem būtu. Bet principā, brīnišķīgā melodija ir un paliek viņa.
vienkārši ir tava tā apdare. Jāsanāk apdare. Pat zini kā, šajā gadījumā Rimantu Ziedoni turpat melodijas nav iekšā. Tur ir tikai aranžija, pavadījums, ja? Un viss, kas no Kauperes paņēma, tas ģitāras, tas sākums, viņš tā, un šitais te, un principā... Tu to nevari izmainīt, un... Nē, tas ir svarīga sastāvdaļa, tā, kā viņas, riffs, vai, kā pareizi to sauc. Jā, bet, šī muzikālā kombinācija, viņa ir piederoša šī dziesmā, viņa nav atraujama no šīs dziesmas, jā. Bet, principā, man liekas, tik līdz viņa sāk skanēt, visiem reiz skaidrs, kas tas ir par gabalu, tas ir tā paraksts. Šajā interpretācijā, principā, no Kaupera ir tikai šis, tā ne ar ģitāru iespēlēts, bet ar arfām, arfas spēlē tā smuki, maigi, maģiski un plūstoši. Labi sanāca. Tavā kanālā var dzirdēt šo gabalu. Jā, bet ļoti interesanti, ka man ir ceme uz šiem visiem prāta vētras, gan pārstāvjiem, gan vispār prāta vētru, tāpēc, kas es un kas viņi, bet... Kur viņi, jā, bet es sazināju, rakstīju e-pastā uz oficiālo e-pastu augškāpai, jā? Ne. Augškāpai, jā. Pilnīgs ignors, nulle, pilnīgi nevis. Jā, paldies, saņēmām, jā, tur kaut ko, vienalga, jebko, jauku dienu, jā, kaut ko, neko, nulle, zero. Skatos vietnieci, tur bija zemāk uzrakstīja. Standarta tekstu, sveiki, ideāla super kompozīcija, kura ir pelnījusi, lai plašākas tautas masas dzirdētu, kaut kā tā, ar mazu ironijas piestieniņu, ja. Pilnīga nulle, pilnīgs tukšums, vispār. Nē, labi, mēs it kā nevaram nosaukt, mēs tur virtuvi nezinām, varbūt viņiem tur dienā 40 atnāk šādi visādi kaut kādi... Varbūt šeihi raksta, jā, es jums tev miljonu maksāju, gribu jūs redzēt Dubajā, varbūt tādas viņa vēstules atbildi, jā. Nē, katrā gadījumā bija stāsts, ka vienu brīdi mēs es sekoju šai dziesmai līdz tam šai kompozīcijai, par cik Pēteris man pastāstīja šo visu. Un tur kaut kādu nedēļu, divas, visu laiku kvēloja tā... Jā, es sarakstījos ar SVH, jā. Tā cerība, ka tomēr būs, jo mēģinājot ar vieniem pazīstamiem, ar otriem pazīstamiem. Interesanti, ka mēs sarunājam, ka viņi caur SVH saviem galiem, kas viņiem ir noteikti ar Renāru Kauperu tiešie, jā, ka viņi sazināsies ar Renāru Kauperu. Es domāju, ka viņi sazinājās, un tur vai bija arī, vienalga, man neinteresē. Kaut kā tā, es domāju, jo atbildes vairāk nebija vispār nekādas, ne no viena beigās. Tas viss nokancelējās uz nulli. Jā, grūti spriest, jā. Cik es par Kauperu zinu, man jau viņš liekas tāds ļoti sirsnīgs. Man tāds arī ārējais iespēja. Parasts cilvēks. Jā, es domāju, ka varbūt iespējams, ka varbūt tā arī ir, ka viņš līdz šai dienai nav dzirdējis nemaz to. Es nezinu. Mums grūti. Bet jā, ne jau par to stāst par to, ka bija tās nedēļu vai divas, mēs tur tā kā vēl tomēr... Es jau ar cerību, drīz Pēteris būs SVH un kad būs tā intervija. Bet, diemžēl, jā. Bet gabalu var noklausīties Džemburger, jā? Džamburger. Jā, rakstiet mazā bilžu rāmītī un... Vai mazā bilžu rāmītī, jā, un atradīsiet... YouTube kanālā. Kaut gan tur daudz versiju, tur kas tik nedzied šo dziesmu, starp citu, tur ģitārā un visādi folku, bardi. Tiešām emocionāls, skaists gabals. Es domāju, ja jūs gribat kaut kādā dzīves brīdī izmantot, šis iedara, ļoti, tā kā daudzos skaistos dzīves brīžos šis var paspildzināt un ielikt, tā kā starp citu, man šī dziesma ir paredzēta arī muzikālā izpildījumā. Es nevaru saņemties, jo es nevaru sliktāk par Kauperu nodziedāt. Tāpēc man, cik jau gadus divus, šo dziesmu tas nozīmē, ka vēl 4 būs jāpagaida, kamēr Kaupers sāk dziedāt tik slikti, lai Pēteris nodziedāt labāk. Lai uz viņa fona būtu labs. Lai uz viņa fona beidzot. Tas ir ķīnieši tā paruna, upes krastā gaidīt, kad ienaidnieki līķis papeldēs. Darām tā, kas atliek. Nē, bet jau iesākām reklamēt, pabeidzu, ka tā kā izmantojot šo kompozīciju, un Pēteris naudu neprasa, ielieciet vienu laiku. Ielieciet laiku un Neiztērējiet savu laiku un ielieciet laiku. Jā, tā ir.
Tā ir. Cieši tev pasaka uzliec laiku. Laiku mainās, laika ilgu, laika daudz vairs nav. Mazā zelta rāmītī man ir bilde tāda. Pie Facebookā uzliec laiku, izrādās laiks bija jāuzliek cepeškrāsnī. Nu, tā kā. Laicīgi. Laiku uzlika YouTube un sākā smirdēt kaut kas mājā. Neuzlika laiku. Laiku uzlika, jā, uzliku. jā. Kas tas smird? Jā, uzliku. Jā, nav nejausmas. Tā kā. Nē, bet par to čīkstēšanu, par to, ka ar mani nesazinājās, nepārprotiet, ka lielumu manī man arī nav, ja, ka es cipā pagā, kas viņi tādi ir, ka viņi ar mani nerunā. Par skaidra lieta, ka viņiem savas darīšanas, ka maz, gan arī nolamājos. Nē, ka paķīts sitās augšā uz Olimpa kalna, jā, iemītniekiem. Es to saprotu visu. Antiņš zelta. Antiņš, jā, es to visu saprotu. Bija ne zelta. Man bitka ne tamā ir, man bitka bišķi kaut kā savādākā, jā, ka tā, kā pateikt, ne ignors, bet... Nē, ja tev, piemēram, pats Renārs būtu uzrakstījis pie vecīt noklausījos ļoti labs gabals, bet... Bet, jā, man ir komanda, es rakstīju savai sievai, vai ne, viņš laikam... Jā, vai intīm kaut kādi apsvērumu dēļ, jā. Jā, tas ir tā kā, jā, tāpēc es tur negribētu, lai saglabātu, piemēram, tur to un to visu. Šarmu, jā, pirmatnē. Es domāju, tur pat respektu Žuha nekādu pat jautājumu nebūtu, man liekas, ne? Jā. Jo es saprotu, ka daudz visādi cilvēki provinces bija impērijās, ne provinces, bet malienēs Latvijas, jā. Kaut kādi daudz cilvēki kaut kādiem kuļmašīnām uztais kaut kādas kompozitionus, jā, reāli neforšus, jā. Es pilnīgi pieļauju, ka ir daudz tādu, kas taisa savas dziesmas ar saviem dzējoļiem tur un mēģina kaut kur bīdīt. Es esmu dzirdējis tādas, jā, kad tev mēģina... Nē, noteikti, protams. Un reāli bezgalmīgas un sliktas kvalitātes ir tādu pilns, jā. Bet mans gadījums nav šīs gadījums. Man sanāca, man sanāca vienkārši kaut kas magic, kaut kas vienkārši. Jā. Nē, labi. Nē, šaubu nav. Gabals ir ļoti labs. Jā. Bet, paldies arī Mantam, paldies arī Renāram. Jā. Galu galā. Jā, jo gabals ir pat tik labs, ka mēs par viņu tik ilgi runājam, aizņemot mūsu dārgā podkāsta laiku, ka vienkārši. Jā, sapšita, jā. Paldies tev, Pēter, par šo dziesmu. Arī man paldies, jā. Jā, šīs, sērkots un namiņš, dāmas un kungi. Gāja 1908. Padomju laikā bija mierīgi. Cilvēki durvis neslēdza mājā ciet. Jā. Es nezinu, vai žiguļiem slēdza ciet. Lieta, jā. Nē, arī tie, kas slēdza tiem atslēgas, bija zem paklājiņu. Bieži vien vai paskastītē, jā. Nē, noziedzība bija, tāpat arī pa dzīvokļiem gāja un dzērāja visādi bija. Nebija tā, ka galīgi droši, bet bērni pa pagalmiem skraidīja vienkārši bez pieskatīšanas, bez mobiliem telefoniem, bez jebkā. Uz vairākām stundām nosvīsti no mājām un tā kā kaut kur ārā esi, kaut kur vēl zin, kur. Un es biju kaut kādā citā tālā pagalmā no kaut kurien, no sava, patālāk no mājām biju. Grūti tagad. No savas kosmonauta ielas tu biji aizklīdis. Jā, no metālista ielas. Es biju aizsvīdis kaut kādā. No metālista, jā. Kaut kāds kilometrs ar kapējām no manīm kaut kur, jā. Pa 6 pagalmiem. Un pienāk onkulis. Tāds. Kā pateikt? Tikai nesmējieties. Kamaza šoferis. Nē. Kamaza šoferis bija sportenēs. Tā laika tēkreklā. Jā. Nē. Cik spilgt tas atmiņas? Nē. Viņa smaržīgie mati aplīvoja vējā. Nē, redzi kā, mēs bišķi otrādi chronoloģija bišķiņ klibo, jā. Šis sērkocīgi namiņa vīrietis, tas bija agrāk bišķiņ. Bija pirms. Jā, pirms. Es biju jaunāks, es biju kaut kāda klase, tur 3. varbūt, tāds galīgais. 9 gadi, jā, 10, jā.
Nē, viņš pienāca un arī smieklīgi, kā tas ir, kā viņš bija saģērbies. Viņš bija saģērbies plašķī. Dāmas kungi, Pēters apgalvo, ka viņam nav traumas ar šiem stāstiem. Bet viņš atcerās tik smalkās detaļās. Nē, patiesībā varbūt es arī piedomāju klāt, bet plašī tas ir ļoti klasiski, ja? Dreskots klasisks. Jā. Te pa klasiskais parku. padomju. Klasiskais padomju. Nē, zem plaša nekā nav. Tu tad nesaprati. Paga nopietni? Nē. Tie virinātāji, kas staigājas plaši. Nē, es vienkārši es sasēju kopā to, ka cilvēks plašī, tas jau tā kā būtu bijis aizdomīgi. Tas jau defaultā ir virinātājs. Jā, bet pat cik man bija 9 gadi un internetu nebija un daudz kā nebija. Starp citu, bērnībā mums tur bija tajā metālista ielas mājā uz stūra bija pirmā stāva viens vīrietis, bet viņš milicijā strādāja. Viņš pliks stāvēja logā, es to neredzēju, man māsa stāstīja un daudzi stāstīja. Viņš logā pliks, tā, ka viņu redz, viņš pieklauvē pie loga, pievērš uzmanību, un meitenes tur arī māsa, cik viņai tur 10, 11 gadi, vecāk pa mani čuču. Un viņa saka, pliks vīrietis, un viņš tā kā uzmanību pievērš, lai uz viņu paskatās. Lūk, bija pilns tādu gadījumu. Tā kā manieki. Milicis, jā? Jā, viņš manā paralēla klases biedra tēvs bija. Tā mēs viņu tā kā pazinu, viņš tā kā normāls bija, neticējās, kā man stāstīja, ka viņš, tajā dzīvoklī es arī biju ciemos pie klases biedra, es zināju, ka viņš tur dzīvo. Un saka, ka no tā loga klauvējot vīrietis pliks un tā, lai uz viņu redz. Bija šitie novirzes arī tajā laikā. Lūk, ar to mājiņu bija kā, pienāk vīrietis, saka, gribat iemācīšu, mēs bijām 2 draugi tur, tajā uz soliņiem, ko mēs tur darījām. Tur būtu traņķeks sanācis normāls. Kāpēc mums? Mēs būtu, mums nebūtu beneficiāri. Traģičoks, tas ir līdzvērtīgas tiesības. Te tikai pienākumi. Lūk, mēs pa tiem pagalmiem vazājamies, ko mēs tur darījām, neatceros. Nātrēm, kokus ar nātrēm, ar kokiem nātris daudziem, es neatceros. Bet pienāk vīrietis uz soliņa, un pie soliņa un sāk stāstīt, ka viņš var iemācīt tās no sērkociņiem mājiņas taisīt. Esat redzējuši bezgalīgās tās padomju sekcijās saliktas tādas suvenīri, visādi kaut kādi zilonīši, kaut kādi porcelāna trauki un sērkociņu mājiņu. Viņu var salikt tā, ka viņā bez līmes, bez jebkā turās kopā tie sērkociņi. Lūk, un viņš... to viņš gan dirž. Nē, es tev varu atkārtot, es tev varu parādīt. Es varu uztaisīt. Es tagad māku taisīt mājiņas. Es pie viņa neaizgāju, bet es māku. Tas tāpat kā par vecstāvu, kuru draugu izmantoja mani nošāvē. Un kad tur apsolīja Coca-Colas pudeli, un tad ar to Coca-Colas pudeli saka, ka es tur negāju. Nē, tā mēs pie viņa aizgājām uz dzīvokli, uz māju, mēs bijām pie viņa mājā un mēs iemācījāmies to mājiņu taisīt. Pagājus bija? Pagājušos. Jā, bet man liekas, tās mājiņas mēs uz soliņa taisījām tomēr ārā, bet pie viņa dzīvoklī mēs bijām. Viņš tur rādīja savus kaut kādas skulptūriņas, kaut kādas štruntiņas, padomju laikā, cik tas krāšņums tur tāds bija, tāds arī bija, jā. Bet, es atceros, ka mājiņai vajadzēja 3 sērkociņu kārbiņas, 5 kopēku monētu un asu tādu adatu, lai tos sērkociņus varētu tur tā kā, iespraukties starpā, iebāzt un tā, paraust uz maliņām, lai varētu iespraust nākamo sērkociņu. Lūk. Normāli. Tur ir specifika, bet es tev varētu iemācīt, ja tu gribi. Mēs varam kādreiz satikties. Es uz šitā neuzķeršos pēc. Nē, nebaidies. Ar mani viss kārtībā. Darīsim to ārā uz soliņa. Man viss kārtībā. Ziemas laikā. Es tam 4 reizes gājis cauri. Es jau 100 reizes to darīju. Vienreiz pat ārzemēs. Ārzemēs. Nē, mēs bijām vietēji ārzemēs.
nevietēji. Mēs bijām abi nevietēji ārzemēs. Nu, lūk, jā. Ne, Igaunijā. Es par Igaunijas stāstu. Tas toreiz vēl jau bija ārzemēs vai nebija? Tas būs nākošais. Neatceros, jā, tas bija nākošais. Tas būs nākošais stāsts, jā. Bet ar to sērkociņu kārbiņu viss bija ļoti korekti. Pat nebija nekādu šito, kaut gan es to neatceros, tādā ziņā, vai es tos mājienas saprastu, bet nekā uz to pusi nebija. Bet zini, kas pats trakākais, ka tas bija tāds dziļais padomju laiks, jā. Un tēvs mans, es viņam mājās stāstu, atnāca vīrietis, viņš tur mums iemācīja sērkociņu kārbiņas, tur nebetās mājiņas, tur tur, ka tāds, kaut kāds tēvs divi nebet, krusttēvs nebet, onkulis, labais onkulis, kurš iemācīs tagad daudz ko šai dzīvē, jā. Viņš saprot, un viņš ne pat litlu trauksmi necēla vispār, ka nekādā gadījumā vairāk tur pa tiem pagalmiem nesteigā, nedod Dievs, vēl kaut kas, jā. Vispār viņš saka, aizē vēl pie tā onkuļa, varbūt viņš tev iemācīs vēl kaut ko tur, jā, varbūt, ko tur tajā padomju laikā, kad tie cilvēki tur nodarbes bija ar kaut kādiem rokdarbiem, kaut ko uzčinīt, kaut ko uztaisīt, es nezinu. Tagad liekas baigi bezjēdzīgi un neinteresanti. Iespējams, man liekas, tajā laikā arī par tādām lietām, man liekas, viņš maz zināja. Tur jau, es jau pat nevainoju kaut kādā naivumā un prastumā, jā, bet tieši tas arī bija, ka padomju laikā tā informācija bija diezgan maza, par to nerakstīja, kaut kas tāds notika, man liekas, pat klasifikācijas nebija juridiskajā šajā te, es nezinu, varbūt kāds zina vai pedofīlija vispār. Ziedu laika, man liekas, tāda veida izklaidēm bija. Kas bija? Jā, kaut kādā ziņā, jā, starp citu. Nevar tagad atcerēties to uzvedības. Kaut kādā fonā pat nebija, ka kaut kādi vīrieši, kaut kādi mācītāji vispār toreiz praktiski nebija informatīvā telpā, bet kaut kādi skandāli šitāda veida vispār nebija dzirdēti. Vispār nebija. Līdz padomju savienība arī visu zem paklāja slaucīja. Viss, kas notika ļoti klusi. Jā. Nebija ne ziņās, ne avīzēs, nekur nebija šitāds te. Lūk, jā, un tāpēc cilvēki, jo tēvs mans, īsti nezināja, nesaprata, ka tas, vispār ne ar ko nebeidzās. Es iemācījos mājiņu taisīt un kaut kā mūsu ceļi pašķīrās. Viņš pat saldējumu nenopirka beigās. Par 5 rubļiem pat neiet runājāt šoreiz. Nē, bet kaut kur mēs bijām 2 puikeļi, jā, mēs bijām 2. Lūk, nekā tāda nebija. Vienkārši tas vispār fakts, ka vīrietis pienāk. Varbūt viņam beigās sanāk, ka te tas otrs čoms izkantrēja, Varbūt viņš beigās izvēlējās to otru čomu, nevis tevi. Un tev palika bidna un tā aizgāja. Nē, pat ne bidna, es vispār neko neuzzināju. Es par kastingu neko nezināju. Nē, visa dīvainība tā, ka pie puikām pienāk vīrietis un kaut kur aicina uz mājām un kaut ko vispār piedāvā. Ja? Tagad tas vienkārši būtu action, tas būtu gandrīz policija viņam atbraukt uzreiz. Ja es mājās pastāstītu, viņam mājām policija atbraukt un viņu paņemtu zem, kā tas sauc, zem pilspāles. Runājot par policiju, kā tev veicas tavā tajā žoga sāga, sauksim viņu par žoga sāgu. Žoga sāga. Tur ir kaut kādas... Kaut kāds klusums, kaut kā paliek aizdomīgi, vai viņi neko nedara un liekas, ka gandrīz vai es tā kā afēris, kas gribu izģērbt godīgus cilvēkus, tik pie viņu naudas, pie godīgi sapelnītās cilvēku naudas gribu tikt caur tām kompensācijām, Pagaidām klusums ir, nezinu. Bet sanāk, tas pagaidu žoks, kas tev bija, ko viņš uzlika, tas tev joprojām tur stāv. Jā. Un neviens ne čiku negrabu, un neviens tev nav par viņu interesējies. Jā. Tas jau ir tāda nenopietnība, ka viņam ar tās materiālās vērtības vispār neko nenozīmē. Vispār neko. Jo tas jau 100 punkti nebija viņa. Nebija, bet viņš par viņu... kādam izkrāpis ar to pagaidu žogu. Bet viņam tāpat par to viņu jāatbild būs. Saprot? Tas jau nav tā, ka nē, tur nebūs tik vienkārši. Es ceru. Sveši cilvēki var braukt pakaļ tam žogam. Jā. Es ceru, ka tas būs, ka tam būs kaut kādi baigi pavērsieni, lai mēs varam sekot līdzi. Pagaidām nekā, es tagad teritoriju tīru, šodien izvācu vēl dēļu gabalus visādus, un tad rīt varbūt brauks pārējo šķūņu daļu novāks. Tad pussabrucis ar metāla gabaliem.
Lūk. Nu šoreiz, kā saka, apzināti vāks no tiem otru daļu. Jā, tagad būs viss legāli, bet es domāju, apčakarēs tāpat arī ar otro šķūģu pusi. Neparakstu nekādus līgumus. Tā kā tajā filmā Brālis 2, atceries, kur viņš pirka mašīnu Brighton Beachā, Amerikā. Мы друг друга не обманываем. Vienkārši acīs skatoties, saka, ka viņš nemānās. Jā, nu, apmēram tā. Tā, nu stāsti, kas vēl tev jauns pa nedēļu. Biju Rīgā, iedomājies, es biju lielpilsētā, galvaspilsētā. Jā, tu biji manā pilsētā, un labi, es neesmu Rīgā, es esmu Purciemā, bet un pat vispār neuzzvanīja man. Labi, mums ir vienošanās nezvanīt visu nedēļu vienam otram. Arī no kluso jau mēs varējām sadikties. Arī no tā vadoties, man bija 3 stundiņas brīva laika, es vienkārši gribēju pasnaust, pagulēt, mašīnā atpūsties. Jā, nu Rīga ir skaista, liela, bet kad ir slikts laiks un ceļu remonti un ceļu kvalitāte un daudz, kas iespaidu grauj kā paplukusi pilsēta, ir taisnība, jā. Ir tie ar mobīlajiem šleserīgie staigājošie, viņiem kaut kur ir taisnība. Bet tas jārisina savādāk. Katrai taisnībai un netaisnībai ir vārds uzvārds, kā mēs zinām. Jā, katrai kļūda ir vārds uzvārds. Nu, nezinu, nepiekritīšu. Manuprāt, vispār tagad ir tik sakoptu Rīgu kā tagad, es nezinu. Nu, labi, šobrīd remontē daudz kur, bet, nu, tā kā pabeigs. Nu, bet ceļu stāvoklis, ceļu kvalitāte, kad es manevrēju. Gandrīz mašīnai sānā iebraucu, kad es manevrēju. Purciemā braucu. Nu, labi, mašīna sānā iebrauc, tāpēc, ka šoferis ir... Šoferim vārds uzvārds. Nu, ir, jā, vārds uzvārds ir, bet bedres arī, un tas maksā naudu. Ja es iebraucu vienreiz bedrē, otrais bedrē, kāpēc man jāmaksā vēlreiz par to pašu ceļu, par kur jau samaksāts, un es tagad vēl par mašīnu maksāšu. Tas nav godīgi. Nu labi, visu uzreiz nevar paspēt sataisīt, jābūt jau arī drusku, kā saka, pacietībai. Nu, lai ir tikai virziens, lai redzējums, nu, ko nozīmē nevar sataisīt vai negrib. Kā reiz? Nē, nu vienlaicīgi. Man liekas, Rīgā tieši kaut kur rādīja pat Rīgas ziņas iet, un viņi tur stāsta, cik viņi tur tagad posmus un ielas ir atjaunojuši. Nu, vismaz tur, kur es braukāju, tā arī ir. Īstenībā ir ļoti daudz, tas ir tas labi sakārtot. Ko nozīmē vienlaicīgi? Ir posmi, kur ir uzlikts jauns asfalts, ļoti krūta. Rīga taču nav nokritusi no gaisa. Pēkšņi cilvēki nesāka dzīvot daži gadi atpakaļ Rīgā, ne? Nu, tas gan. Bet viss nolietojas. Vai tad domē nesēž pilns ar cilvēkiem? Mans pienākums ir aizstāvēt Rīgu. Jā, bet vai tad nav pilns ar cilvēkiem, kas sēž par budžeta naudām, un tas viss nav jāplāno, un visu laiku jāpieskata tā kārtība, ne? Nē, nu būtu bezgalīgs budžets, piemēram, bezgalīgs. Protams, varētu teikt, paga naudas pietiek, nu, ko jūs tur sēžat, ko jūs tur darat, kāpēc visos tur posmos nenotiek nerit un darbi, jā, bet, es nezinu, vai es gribētu būt tas cilvēks, kurš izlemj, kāpēc mēs tagad, piemēram, Tallinas ielas posmu taisam šogad un artilērijas posmu nākošgad. Jo artilērijas iedzīvotāji gribētu, lai šogad ir artilērijas nākošgad Tallinas. Ja pa vidu nebūtu muļķīgi un dārgi izdevumi, jā, tādi kā stabiņi un kaut kas tam līdzīgs, jā, varbūt to varētu pieciest ar sapratni pieiet tai lietai, jā. Bet tad, kad tu redzi, ka vēl pa labi pa kreisi tiek nauda vienkārši, nekaunīgi acu priekšā, tas vārds izzakta laikam der, tomēr, pats saproti. Halo. Es teikšu, ka es no politikas tāls cilvēks. Kāda politika, ja tu zini, ka stabiņš pirmkārt ir bezjēdzīgi un ļoti traucējoši un kretinējoši? Otrkārt, viņi ir ļoti dārgi. Dažās vietās jāsaka, ka viņi ir vietās salikti. Ir dažas vietas, kur ir labi, ka viņi ir. Un tiešām vēl spēļasim tik liela prioritāte tajās šaurajās Rīgas ielās, kur jau mašīnas nevar sadalīt. Man liekas, veloceliņiem vairs tagad nav nekur ar stabiņiem. Veloceliņiem ir tādi bortiņi uzlikti, tas nav visur. Jā, bet nauda bija iztērēta pulka, un es domāju... Nauda bija iztērēta, jā. Nē, jā, tur jau... Tāpēc nav attaisnojums, ka naudas nebija ceļam, jā. Tā nauda jau ir iztērēta, pareizi teicu, viņas vairs nav. Prioritāte bija naudu izzakt, dabūt kaut kā... tā ir zakšana, ka tu pārmaksā par lietām, kuras nemaksā tik dārgi. Jā, klausies, 1. decembris ir. 1. decembris iestājas 2. šodien? 2. jau beidzās, ne? 2. decembris, jā. Rēzakne jau spīd, laistās.
Trešais iestājās. Ir kaut kur kāds kaut ko iededz? Nē, kaut kas. Kas ir? Trešais iestājās. Labrīt. Jā, trešais. Jā. Otrais izstājās, jā. Jā, tiešām. Spīd lampiņas. To, ko mēs redzam Vācijas pilsētās vai Amerikas piepilsētiņās, jā, to krāšņumu mēs laikam nekad nedabūsim. Vienmēr būs kaut kas ar putekļiem, netīrumiem un netīro sniegu, bezgalmīgas blāvas lampiņas. Nu, tā kā. Krieviski saka. Pagaid. Krieviski saka. Jūs tik iztērēja visu piķi uz to otrs, to. Kas tas bija? Kas tas par projektu bija, kur iztērēja visu naudu? Uz to Kauša ezera, to figņu. Nē, kāpēc ne jau par budžeta kaut kādām lietām runā? Cilvēki privāti arī var taču skaisti iztērēt 150, 200. Nē, es tieši par pilsētu. Nē, es par privāti, protams, kaimiņš šodien salika smukas virtenītes, un attiecīgi mūsu mājās arī, diemžēl, uzreiz aizgāja runas, ka vajadzētu lampiņas salikt. Tas ir uz kaimiņu tagad dusmīgs bišķiņ, ja? Cementuri. Jā, tagad viņš jau likas piegājis, es saku, tiešām tev vajag. Es saku, tu saproti, ka tagad palaidīsi notikumu virteni, ka man būs jāliek virtene, kaut kur būs jāštuko. Nē, patiesībā man tā likšana varbūt nepatīk, bet man pārī patīk tas brintē tušā laikā īstenībā piedot kaut kādu kaifu tās gaismiņas. Es tā kā vēl dzīvoju Varakļānos, man uzdāvināja tos 3 stūrīšus, tādus saucamos sveču stūrīši, tādi, kur lampiņas. Tās ebreju, man liekas, sveču stūri, jā? Nē? Jā. Starp citu, jā, tikai ebrejiem laikam ir noteikts skaits. Skaits un apaļīgi no sveču stūri iziet tie. Jā, šeit ir lampiņas. Es domāju, ka visi zina tos tās. Pārsvarā visās iestādēs viņi ir. Un es sāku likt logos, un patiesībā forši man pat patika bieži ieslēgt kaut kādu foršu mūziku, izslēgt visu gaismu, tas paliek tikai logos tās. Tā kā es sniegotā dienā vai kādā tiešām forši izskatījās. Tā kā man patīk, ja mājās degtās lampiņas. Ir ienes tādu noskaņu. Jo patiesībā man jau tā Ziemassvētku noskaņa arī tīri labi patīk. Ja viņi nav tā kā pārspīlēti daudz, ļoti forši. Kad cilvēki pacenšas izrotā. Vienīgi es nevaru saprast, mums te visi tie gaismas svētki, tas gaišums, jā, Staro Rīga? Viss sanāk uz decembri. Nē, vispār tas ir Ziemassvētki. Jā. Sanāk uz decembri. Tas ir uz pirmo ziemas mēnesi. Jā, jau paliek tumšs, šitā gaišā diena, un sanāk, bet mēs to izšaujam, un pēc jaunā gada atkal viss aptumst, un priekšā mums paliek 3 kaut kādi tumsas mēneši. Kad to gaismas, tos svētkus vajadzētu kaut kur tuvāk tam pa vidu pavirzīt. Tādā ziņā. Jo mēs tādu, tikko ziema sākas, mēs izgaismām visi, ārā no depresijas Ziemassvētki, un paiet jaunais gads viss, un tad mēs 3 mēnešus sēžam tumsā, līdz atkal paliek gaišāks. Varbūt man nav ko teikt par šito, es nezinu. Es nezinu, ko teikt. Es pacēlu kaut ko svarīgu, bet es nezinu. Jā, par tādām lietām tur mums nedomā. Pētri. Tas arī ir tas, kāpēc man ar tevi patīk runāt. Mums ir tik dažādas lietas, par ko mēs domājam un runājam. Vai kaut kādu paceļam svarīgo lietu? Kas tev ir par ko pateikt? Kaut ko pesimistisku? Pažēloties. Vai tieši pārsteidzošā kārtā optimistisku? Es šodien pastrādāju. Ko tu pastrādāji? Šķūni nesājām ārā šodien ar dēlu. Zini, kā bija? Es neprasu nevienam palīdzības. Viens pats vienkārši ņem un staipoja. Tur dēļu gabali, kaut kāds caurulis, kaut kādi materiāli. Ja? Es kā lupatlasis vai kāds sauc tos, kam žēl mest ārā visādas nevajadzīgas lietas. Lūk, es tās visas Jā, vācējs. Vai par vācējiem tas lūk, es to visu nesāju uz mājām, bet mums kameras tagad ir objektā, ja? Un viņas signalizē uz telefonu, kā kustība notiek. Ja? Un Dāvis, mans dēls, sēž mājās, un viņa vienkārši sāk besīt ārā, kas laik pibī. Ja? Un es staigāju ar kamerām, nesāju. Ja? Pagāja stunda.
Atbrauc darba drēbēs. Cik var. Labi palīdzēšu tā. Lūdzu, neicināts, jā. Nē, es neprasīju, jā, vienkārši, kopā bija ātrāk, un skaidrs, baigi forši bija palīdzēja, super, jā. Vienkārši, tas kā, stundu vēl kaut kāds savus darbus darīja, tā kā apmēram fonā skatījās, kā es tur strādāju augstumā, kur kā saģērbies, darba drēbēs, kameru priekš, kā viņš kameras online redz, jā. Lūk, viņš tā kā seriāli apmēram fonā skatās, kā es strādāju, kaut ko pabeidzu mājās savā un atbraucu palīgā. Jā, bija tāda lieta. Kā tu ar māju veicas? Man tā žoga. Tiem, kas nav lietas kursā, Pēteris ir ļoti krāšņas mājas īpašnieks, lepnais. Kā Vitols saka, 4 stāvu mājas īpašnieks, jā. Jā, 4 stāvu. Tās ir sanāk, taču, ne? Bērniņi 4. stāvs, jā. Jā, tur tāds arī 4. stāvs tāds, jā, maktens. Būsiet Rezeknē un nav kur palikt. Neziniet, Pēterim, viņam nav vietas. Viņam ir tikai 4 stāvi. Kāda tur veicas? Višķi ievilkās. Nē, iekavējās. Ar to žoga epopēju man ļoti atņēma laiku arī. Ne nervus, bet to garīgo laiku arī atņēma. Es tur tā kā višku... Es ceru, ka pieprasīs arī morāla kompensācija. Skaitās, ka kā neskaitās morālā kompensācija. Kaut kā interesanti ar to, kad iesniegumu raksti, ka tev, teiksim, izsit durvis, jā, kafejnīcā. Tad tur ir tik, cik maksā tas stikls, pat darbu nedrīkst skaitīt. Neskaitās, ka darbs ir materiāls zaudējums, jā. Un to, ka tur nedēļu vai 2 stāv izsists tas durvis, jā, ar kartonu aizlīmēts, tas arī neskaitās. Nezinu, kāpēc. Kad reputatīvi zaudējumi, cilvēki nāk un tev tur kā šķūnī, kā ūķī kaut kādā ar kartonu aizliktas durvis stikla priekšā. Jā, par to it kā pieprasīt neko nevarot. Interesanti, ne? Starp citu, Zandzikā bija kaut kad vismaz vienu reizi tošanas atceros. Džemā bija, nosacīti nesen. Džemā tev bija tā? Jā, viens piedzēries ieklīda. Kas tur bija? Zagļi bija? Nē, piedzēries atnāca un viņam bija emocionāls kaut kāds tur... emocionālie plūdi vai kā tas sauc. Kaut kas viņam tur notika. Normāls cilvēks izrādījās, jā. Viņš pēc tam strādāja pie mums pa kurjeru sagadīšanās pēc, bet viņš tāds, viņš tāds būdīgs, ietek, kā liels, jā. Un viņš kaut kur sapsihojās un ar vienkārši dūri, kā gāja iekšā tajā stiklā, izsita. Pēc kaut kāda laiciņa atskrien tur, sākumā, ko jūs man izdarīsiet, tur, mēli rādīdams aizbēgt, pēc tam atskrien atpakaļ, 5 eiro nomet, saka, pietiks par durvīm. Saku, nē, nepietiks. Lūk. Pēc tam viņš izgulējies nedēļu vēlāk, vai kaut kā pēc kaut kāda laika viņš sazinājās, pajautāja, cik maksā. Kaut kāds 180 eiro sanāca. Jā, bet... Tikai tas ir ielikt paketi. Jā, stikla paketi tur bija... Bet tas, ka tev jāpārlīmē darba laiki... darba laiki arī tā maksā, jā, tas tā plēve un tas izgriezt to uzrakstu arī maksā naudu, jā. Lūk, un tas sanāca korekti 180. Es saku, neskaitot to morālo momentu, to, ka mums bija jāskreida, tur viņam pakaļ jāmeklē caur sociāliem tīkliem, kas viņš tāds ir. Mēs viņu atradām. Meitenes kaut kā mācēja atrast. Lūk, tas viss neskaitās, saproti? Meitenes prot atrast visu. Nē, kaut kā mūsu meitenes māk atrast. Izmeklēšana savu privāto veids tā, ka tur maz neliekas. Nereiz vien. Es ceru, ka viņu pēc tam apjāja, kad viņš tā par kurieru apjāja valsts piečuku vismaz. Nē, lai jau katram. Viņš kaut kāds ticībā tur iegājis tur dziļi un tur meitene piedzima bērns kaut kā īsā laikā. Lai jau. Saprot, ir aiz ļaunuma, aiz neļaunuma. Alkohols pastiprina to nodarījumu vai nē. It kā skaidās, ka jā, bet it kā no otras puses starp citu, vecajā neatceros tagad, neizlikšos, ka atceros. Tā, kas mācījos juristiem, bija kaut kura viena Romā vai Grieķijā, viena no divām. Bija, kad alkohols bija vai nu pastiprinošs. Tagad jau arī, ja tu pie stūres sēdies alkohola rēbumā, tas ir vai nu pastiprinošs. No alkohola rēbumā, jā, bet tad, kad, piemēram, kaut ko izdarīja zādzību vai kaut ko tādu, cipa alkoholā, tev alkohola rēbumā tev var pateikt, ka tu, tā kā, ka tu nebija adekvāts, nedēļ savuši. Tajā laikā
tieši zādzības. Nu, tikai runa gāja par zādzībām. Tas skaitījās, ja tu tā kā skaidrā gāji, tā kā skaidrā gāji zakt, tā tu gāji apzināti, tā tur kaut kāds bija to izdomājis, izplāns, tad tur iespējams tur slikta dzīve vēl kaut ko, jā. Tad tu varēji tikt vaļā ar vieglāku sodu nekā, ja tu gāji pāli. Nē, es uzskatu to par kā preventīvu darbību, nekad nedzeru vispār. Arī, jo principā, tas ir pālī, tu nepiedari sev īsti, jā. Tas tikai vairāk attaisno tomēr. To mēs spēt arī tagad varam abi divi gudri spriedlēt. Mums esam tajās vakaros piedalījušies, kā saka, bet savā laikā jau... Bet loģiski... es domāju... Nē, bet es saku, tas preventīvais moments, ja, ka vispār tad nedzer, jā. Jo, kad tu piedzeries, tu principā nepiedari sev. Tu tā kā īsti neatbildi vairs. Tu neesi tas, kas tu esi skaidrā. Un tu skaidrā pieņēmi lēmumu dzert, tu esi jau tad noziedzies tādā gadījumā. Ja? Kad tu jau dzērumā dari muļķības, principā tu neesi tas, kas skaidrā cilvēks, tas ir cits cilvēks. Tīpaši ir cilvēki, kuri sevi vispār nekontrolē, paliek agresīvi, tu zini, par ko es runāju. Uzmācīgi. Jā, bet patiesībā tu ļoti pareizi pateici, ja tu skaidrā pieņem lēmumu dzert, tagad labi tajā dienā vai tā, patiesībā, jā, tas ir tas. Tu skaidrā nepieņem lēmumu braukt pie stūres vai darīt kaut kādas noziedzīgas darbības. Tu skaidrā to nepieņem, tu pieņem dzērumā, jā. Dzērumā tu vairs neesi tas, kas skaidrā. Es skaidri izsakos, jā. Jā, bet, piemēram, mēs arī tad savā laikā, mēs bieži braukām uz Sīļukalnu, uz Ballēm, tur uz Sīļukalnu, Stabulnieka galēni, un man likās, bija tie čomi, kas viņš katru reizi, pilnīgi katru reizi bez izņēmuma, piemēram, piekodās, un vienmēr tur bija kaut kādas, vai viņš sakāvās kādu piekāvu, vai viņu piekāvu, vai vienmēr bija kaut kādas problēmas. Man likās, bet vecīt, ja tu zini, ka tev, tiešām 100% vienmēr ir problēmas, man likās, kāpēc tu dzeri, tā kā nedzeri, ja tu nevari, ja tu nevari tikt ar, zini, ka pēc tam būs. Kāpēc, man, tad tā likās, jo man tā kā, man dzērumā, paldies Dievam, nekādu tādu, citam skādi neesmu darījis un tādas kaut kādas. Prikoli visādi ir bijuši, bet ir cilvēki, kas paliek mierīgāki, dažādi cilvēki ir, bet ir cilvēki, kam defaultā visi zina pie visi, šis Andris tur, piemēram, viņš nedrīkst dzert, jo tur un visi zina, un pat visi zina, ko viņš dara un kā viņš dara, kad viņš piedzerās. Un pats Andris to ļoti labi zina, un pats Andris skaidrā stāsta, es nevaru dzert, jo man tur, piemēram, tas ir tā, es, piemēram, tur to un to daru, ja. Bet, tas kārtējo reizi, kad viņš piekožās, viņš... tā ir vilkme uz alkoholu. Bet, tā ir tā it kā pastiprinošā, ja, ka tu zinot, principā dzer. Tev jāpieņem lēmums nedzert ir. Tas būs pareizais lēmums, lai tevi, sodu nedabūtu. Tā kaut kā sanāk. Bet tas atkal, kā tas ir no prakses, no pieredzes. Ja tu pirmoreiz mūžā piedzēries un pirmoreiz mūžā izdarīji kaut kādas darbības tādas sliktas, ja? Ka pastiprinoši tomēr, ja, bet tāpat laikā, pirmā reize īsti nevar tas. Nē, atkarībā no smaguma. Tu nezini. No smaguma. Jā, tu nezini, bet tu brauc ar mašīnu pie stūres, ja, alkohola reibumā. Pirmo reizi alkohola reibumā vispār. Ja, un tevi aptur, vai arī tu kaut kur uztaisi kaut kādu šmuci, avāriju uztaisi vēl kaut ko, ja. Tev neviens nepiedos to, ka tā ir pirmā reize dzērumā. Jā, nē, tādā ziņā, no tā morāles viedokļa, no savas iekšējās morāles kompas viedokļa. Sanāk, pirmā reize sanāk labāk, tad nevēl te saka, ka cipa labāk, lai pirmo reizi mājās piekožas. Tāpēc, tur vismaz tādā kontrolētā vidē, tu pieliec mūli, tad tu redzi, kāds tas ir, ko nes, kā uz tevi rēģē, kā tu rēģē, pareizi sakot. kā vilkati. un prasa, ko tu šobrīd gribētu darīt. Jā. Par ko tu gribētu kļūt? Kad piedzersies. Jā. Cik es tev pirkstu strādu tagad? Jā, tā kā, tu tā kā saproti, redzi, tad ok, tad tu pieņem lēmumu nākošais, tu vari kost vai tu nevari kost. Bet runāja par to, ja tu tur konstanti, katru reizi, kad tu pieliec mūli, katru reizi, un katru reizi bez izņēmuma, katru reizi notiek kaut kādi sūdi, taču izdarīja secinājums. Kaut gan noras puses iespējams, ka ir tā, kad, tā kā, viņš zina, ka, piemēram, es izdaršu 3, piemēram, glāzītes.
ciparu. Nekas nebūs. Nu, to viņš, piemēram, zina, ja? Bet nu, pēc trijām glāzītēm tas jau ir cits cilvēks. Gribās ceturto, jā. Nezinu, ka. Jā. Vai kaut kāda rokas? Alkohols, ko tur noliek, tā ir ļoti, ļoti forša lieta patiesībā. Nu, es tādu nepropagandēju. Vai kodēju rokas grāmatu? Piedzīvojumi bija. Jā, bija ļoti jautri, daudz jautru piedzīvojumu bija alkohola remā tieši. Un pateicoties tam, ka tika lietots alkohols, skaidrā, mēs ar tādu figņu neizdomātu. Tu gan jau sievu sastapīji. Zanzibārs plauka tikai tāpēc, ka slavenās balles bija. Slavenais tējas kauss puslitrs. Alus kauss tas bija. Priekš tējas. Jā, tas bija alus kauss, kurā tika lieta tēja, no kur tika dzerta tēja un spraits uzdrumē. Tā kā, nu, ja tēja pārāk karsta, vienkārši varēja spraitu virsū uzdzert. Tā kā, nu, nē. Es, starp citu, man ieteica, mans draugs Imants, man ieteica Krievu Nacionāla drāmas teātrī. Ieteica izrādi Graņonka. Viņa gan pa lielam laikam izpērk viņu visu laiku. Es nezinu, vai viņa rāda. Ja viņa rāda, iesaku aiziet, ir laba. Nu, tā kā, ja labi saprotu krievu valodu, ceļš, man liekas, mana vecuma cilvēkiem, kas ir dzīvojuši gan tajā laikā, gan šajā laikā, nu, ir laba tāda izrāda tieši par alkoholu. Tur nav arī propagandas, bet tur tā sastāvā izrāda no virknes stāstiņu, tādu nelielu minitoru stāstiņiem, kas saistīti ar alkoholu. Ļoti labi, tā kā paldies Imantam par to, ka ieteica. Iesaku aiziet, ja ir iespēja nopirkt biļetes. Man liekas, bet viņu rāda laikam reizi mēnesī vai 2 reizes mēnesī, nezinu. Pačakojiet kaut ko biļetes, Googlē pameklējiet. Laba izrāda, tā kā. Ļeņingradā to parku, ko to pili ar tām strūklakām, sauc par Pēterhofu. Lūk. Pagoglējiet, paskatieties. Pēterhofa, jā. Pēterhofa ir vietas nosaukums, vai tā parka nosaukums? Parka, vai arī tas tā kā ne ciematiņš, bet tas ir komplekss. Tā ir pils ar ļoti, ļoti daudz strūklakām. Pēc tam uz leju. Tur ļoti milzīgs komplekss. Vai tik nav pasaulē vai Eiropā viens no lielākajiem? Jautājums, vai viņš mūsdienās vēl tur viss funkcionē? Funkcionē, viss ir apzeltīts, viss ir skaists, viss ir ļoti forši. Jā, joprojām. Jā. Pils muzeja vēstures liecības, ko apskatīt. Jā, ļoti labi. Tā ir Krievija šobrīd. Krievija ir agresoru valsts, kā gribiet, bet apmeklēt noteikti būtu interesanti tādu vietu. Vismaz YouTube vai kur pameklējiet, ļoti interesanti. Pēterhofa. Tagad šo digitālo tūri ir uztaisīt. Jā. Citu man bieži vien pietiek ar digitālajām tūrēm. Es TikTokā Kubu regulāri skatos, jā. Tiešām. Principā, uzskati, ka tur esi bijis jau nodzīvojis 3 nedēļas. Man kaut kā neprasītos tur tagad iet gar tām izkastēm, gar to visu, gar tiem pusnoziedzīgiem elementiem, kuri tev var telefonu izraut no rokām, redzot, ka tas ir turists, jā. Un tā tālāk. Kaut kā var iztikt, jā. Indiju daudz redzu, skatos arī. Kaut kā pietiek ar to, ka es redzu, ka tiešām tur viss ir tā kā ir. Tur to... Bet patiesībā, ja padomā, ir baigi daudz tādu vietu pasaulē, daudz tur valstu, es nezinu, uz kuru vēl, tā kā būtu jāpadomā braukt, nebraukt, bet tas neaptur, tā kā miljoniem cilvēku braukt uz turieni. Ir aktīvi, ambiciozi cilvēki, protams, lai brauc. Brauc uz tām vietām, tā kā visu zinot, visu apzināt, vienalga pofīgi brauc. Ne tikai tā noziedzība vai drošība, jā, bet arī tā pārtika, visu tur aizbrauc, viss savādāk, ja tu tur ēd un dabū caurēju un vēl kaut ko. Par Indiju es neekspertēšu, jo neesmu bijis, bet mans slavenais draugs no $1 kluba, Mārtiņš Zutis, viņš ir bijis Indijā, un viņš saka, jā, smaka, jā, viss viņš saka, bet tik, tā laba, garšīga ēšana un viss tas, viņš saka, tik krūta, otra pārtika. Kas ēšana, paskaties video, kā tur uz ielām tos fast foodus taisa, tas ir šausmas, ar kājām, ar rokām, tur netīrām. Es nezinu, kur viņi tur ēda, bet... Tur tik nav dzirdēts, visādos šķūņos, tur pat traukus mazgā arī peļķēs. Ja tu esi Indijā, tad McDonaldā... Nē, bet
Bet viņiem ir taču tās, tur iet iz tām baznīcām, vai kuriem turēs, kur tev tās lapas saliek. Nu, jā, lapās iekšā. Lapas saliek, tu tur par... Jā. Un tur jau neviens nekādu trauku nemazgā, to lapu jau neviens tur nemazgā. Es tev aizsūtīšu video, kā viņi tur uz ielas sēž. Es nestrīdēšu, jo neesmu bijis, bet, viņš jau tiešām, mēs kaut kā tirnāju, saka, no Indijā vai ko, jā, bet viņš saka, ēšana, viņš saka, tur esat bijis ļoti garšīgi. Vienīgā valsts, kur viņš daudz kur braukā. Ar Solvitu tur braukā, pat ar sīkajām tagad kopā viņi tur braukā pa taizemēm, pa visurien. Viņš teica, par Indiju tieši jūt kā ēdiens. Viņš ietā pa naudu, jā, tad ceļojumiem pietiek, jā? Ok. Viņi paši plāno. Viņi man liekas, nereiz viņi, nav bijuši ar kaut kādu tur operatoru. Tas stāstīja, ka viņš skagojās pa dolāru visu pērk, visādas svarīgas lietas. Jā, viss, kas paliek pāri, tas ir ceļojums, jā. Jā, tas ir viss, ko viņš ietaupa uz AliExpress. Tagad viņam pēdējā tēma ir Temu. Tagad viņš tikai Temu reklāma vienkārši agresīva. Nesen prikols viņam bija. Viņš kaut ko pasūta, es nezinu, bikses krakla, es nezinu, kaut ko pasūta. Kaut kas tur kārtē reizes, protams, garām. Viņš tagad tā kā sūtīt atpakaļ. Viņš sāk ar viņiem sazināties, kā tur aizsūtīt atpakaļ. Viņš saka, vienu tur ēpastu aizrakst, otru tur vēl kaut kas tur, es nezinu, kā viņam tur nekādīgs. Viņš saka, beigās man atraksta, par cik jūs mums esat labs klients, mēs jums naudu atmaksāsim, preci atpakaļ varat nesūtīt. Tā kā reāli, un čisti reāli atdeva naudu, un tā kā laikam viņiem ir izdevīgāk tikt, Jā, tie pasta sūtījumi, visi tas sarežģīja un sadārdzina. Jā, tas ir dārgāk viņiem nekā šito. Man tā bija līdzīgi. Tas ir par Temu, es neesmu pētījis, viņiem ir tā kā, interesanti īstenībā, viņiem ir sava noliktava, vai viņi arī kā līdzīgi kā AliExpress ir tas... Starpnieks. Ka viņi ir tikai tā kā starpnieki, kas savāc. Es domāju, ka viņiem tur vairāk ir ražotāji. Es domāju, ka starpnieks varbūt arī kombinēti. Gan starpnieks, gan sava daļai. Nē, ražotājs skaidrs, ka vairāk. Vienkārši, ir kas strādā tikai uz savu nolikto. Viņi paši sapērk tur nenormālos daudzumos. Pat cik viņi ir operatīvi, varbūt, ka ir noliktava. Ļoti iespējams, ka ir. Tas diezgan viņi jāatrast. Jā, viņi ir operatīvi, viņiem tās cenas laikam piekonkurē pa taļiku laikam, cik es saprotu. Es neesmu pētījis. Ir daudz ļoti lētu un labu diezgan. Tu esi tā kā, skaties. Es esmu daudz pasūtījis, lukturīšus visādus uz pieres liekamus. Kā kvalitāte sūc, ne? Nē, nav. Pat tai cenai, ka tu 3 vai 4 eiro par to lukturi samaksā, Labi, viņam tur bača apmēram 20 minūtes notur, bet viņi ir lādējami caur USB kabeli un tu jebkurā brīdī uzlādēji. Tev vairāk lukturīšu un tev vairāk stundu nakts darbs ir, tad tu easy. Kamēr vienu lādē ar nākamo kaut ko daries. Un kvalitatīvi. Gana gaiši, gana labi, gana funkcionējoši. Nav tā, ka tu nopērci un nesaproti, kā izmest ārā. Nē. Nostrādāts arī kvalitāte, tā apstrādes vai tā materiāla kvalitāte arī pietiekami laba. Teiksim, jostas nopirku vairākas, ādas tur viss, bet tās ir švakas. Bet arī 4-5 eiro maksā. Praktiski tu vari uz pusgadu pa jostai pirkt mierīgi un nesāt. Pa it kā ādas, Viņš bija kaut kādas bikses nopircis. Nē, redziet, bet tās brenda jau... Cik maksā josta Harley Davidson, kā tev šķiet? Pāri 100 noteikti. 150 kādi 200. Tā kā oriģināls? Jā. Cipari. Rakstīts Harley Davidson. Jā, noteikti. Man miljonārs... Cik plata, cik resna? Man miljonārs uzdāvināja savu jostu Harley Davidson. Man kādreiz josta viss aplīcis, to brīdi Temu vēl nebija nodibināta, Es saku, vaš kāda josta ir? Viņš tā hop, tur skapi izvelk, Harley Davidson atdod man, tā easy. Es nesāju, un kas ir salūza pirmais metāls? Mēlīte vienkārši pārlūza. Kurš labi āda var tur kaut kas, āda ir āda, bet metāls salūza. Viņš bija kaut kāds ķīniešu, kaut kāds pulverīšu presētais metāls. Tas tā nav, kā vecās labās armijas jostas. Tā lielā brenda josta dārgā, vai Temu josta pā 5 eiro. Zinot, miljonāri iespējams, ka tā nebija oriģināla. Nē,
Miljonārs nezinot arī var nopirkt, pats saproti. Tas gan. Galvenais, lai citi redz, ka tas ir Dolce Gabbana vai Harley Davidson. Galvenais ir milzīgi izraksti. Kaut kas teica, ka lielākais apčakars vispār, ja, ka tu pērc par dārgu naudu preci un to brendu vēl izceļ un reklamē. Ja. Tu samaksā dārgu naudu un vēl reklamē to. Un vēl plusiņas reklamē. Jā, ka tas ir viens no lielākajiem, skaistākajiem apčakariem. Tagad tu varētu savākt mums uz nākošo epizodi. Šo mēs kaut kā esam nomocījuši, kā jūtat. Mēs esam drusku arī dzīves paguruši, jā. Pēteris šo visu dienu šķūni vācis. Bet mēs esam stundiņu nomocījuši. Cerams, ka jums būs vismaz kaut cik interesanti noklausīties šo epizodi. Un uz nākošo tiešām, Pēter, tu arī sākšos, es apčakarēju sazvērestību un visus stāstījumus mēs varētu par viņiem parunāt. Bija gadījums, ka 20. gados Eifeļa torni pārdeva, tā kā pa kreisi, tā kā it kā pārdeva, saņēma naudu. Un... Atstājam šo spoilerīti. Atstājam šo spoilerīti, jā? Jā. Tagad visi, kas nokļausies. Visi, kas noklausījās līdz šai vietai, jā. Jā. Tā kā visi, kas noklausījās līdz šai vietai, ziniet, ka nākošnedēļ Pēteris izstāstīs, kā tika pārdots Eifeļa tornis. Un vēl kaut kādus, foršus apčakarējienu un sazvērestību teoriju stāstņus mēs dzirdēsim, ne? Bet šovakar sakām milzīgu paldies visiem, kas noklausās, visiem. Lūdzu, rakstiet savus komentārus, baigi forši zināt jūsu viedokli. Arī forši dar, ka jūs rakstat tos personiski, arī tas mums dar. Kas saka, tā kā liels paldies visiem, kas klausās. Milzīgs paldies Renātei, Madrai, Agnesei, Gunai, Kristīnai, Jānim, Vitoldam un Mārim. No manas puses. Tie Ievai, Auziņai obligāti mums aiziet sveiciens uz gikšiem. Tā kā, jā, tas, ko mums zinām jau patstāvīgie klausītāji, kas noklausījušies visas epizodes. Pētri, tev ir ko pielikt? Jā, es, kad braucu uz Rīgas, iebraucu Jēkabpilī benzīntankā Sirila Kilkirkeikā, uz toaleti un kā parasti, jā. Un tur skanēja podcasts pa visu veikalu un pa to benzīntanku, jā, ļoti skaļi. Tā ausī griezi. Pēc tam tas nebija mūsu podcasts. Lūk. Žēl. Jā. Mēs ceram, ka nākošais tas būs mūsējais. Kāpēc ceram? Es ceru, jā, tāds bija tas stāsta morāli, jā? Jā, nepareizais podcasts skanēja. Jā. Klausies mūsējo. Šoreiz varbūt mazliet paguruši, bet nākošais mēs būsim atpūtušies, vai ne? Es domāju, šķūnīts jau būs nojauts. Vēl trakāk. Bēdas būs. Es braucu koncertu tūrē diezgan lielā ikdienas katru dienu. Mēs ar citu, man bija kauns jau reklamēt. Būs vēl vairāk nomocīts. Kā lūdzu? Bet toreiz tev būs stāsti par daudzām vietām. Kā jums gāja ar koncertu? Jā, varēs Vitoldu atkal pieminēt un pastāstīt. Varbūt kāda anekdote šoreiz jāatvainojas Vitoldam par viņu tiešām principā nevārds gandrīz netika pateikts. Mazs citāts bija. Tā kā Vitoldi jau arī piedod mums. Nākošais labosimies, jā. Pastāsti Pēterim kaut ko tādu, kas būs atmiņā paliekoši. Tā kā, jā, labi, paldies visiem, un lai jums labas analīzes un liels izmērs. Tiekamies nākošajā epizodē. Tas ir Vitolda mūžīgais vēlējums, lai jums labas analīzes. Tā, ka mēs bišķi nokompensējāmies, jā. Jā. Atā, davai, čau.